Raidījumu piedāvā LZ Cargo, atbalsta Air Baltica un Estravel Latvija. Sveicināti raidījumā no 57. paralēles. Laiks mums šodien nelutina, bet mēs turpinam ceļot pa Gruziju. Pa valsti, kurā ir senas kristietības tradīcijas, un šīs senās tradīcijas ir saglabājušās līdz pat mūsdienām. Jau kļūsti nopietnāks, kāpēc tu esi dīvains, kāpēc savādāk? Es būšu nabags, ja tā ir paredzēts, un varbūt palikšu es viens, un varbūt arī neprecēts. Bet man vienalga ir tik un tā. Ceļš, kurš ved uz Batumiju. Pa labi var nogriezties un braukt uz Kazbeku, bet uz Kazbeku mēs netiekam, jo tur ir sasniedz daudz sniega un tur nav ko darīt. Mtsheta ir sena Gruzijas galvaspilsēta. Tā celta 1. gadu tūkstotī pirms mūsu ēras. Protams, kopš tiem laikiem mainījusies. Pilsētas vēsturiskie pieminekļi ir iekļauti UNESCO pasaules kultūras mantojuma sarakstā. Mtsheta katedrāle ir uzcelta vietā, kur agrāk slējusies pirmā koka baznīca Gruzijā. 11. gadsimts baznīca ir tā sajūta, jo iekšā, protams, ir iedomājies to laiku, kas ir pagājis, un tās paaudzes, kas ir izgājušas cauri, tie cilvēki, kas ir tur bijuši un bieži vien taču priekos un bēdās un domājuši par saviem prieka mirkļiem un skumjiem mirkļiem, kurus jāpārvar. Tur tā aura tur ir dikti stipra. Mans sapnis Gruzijā, kalnu mājiņā, pabūt vienu vakaru ar muzikantiem, padzert vīnu un padziedāt. Es nezinu, vai viņš piepildīsies, bet visādā gadījumā es esmu dzirdējis vienu īstenu gruzīnu, kurš dzied no sirds, lai nopelnītu sev nedaudz naudiņas iztikšanai. Он пай. Не. А можно на грузинском вашу какую-то песню? Dziesma par mīlestību. To vienmēr var just. Par ko citu dziedās, vai ne? Piektajā gadsimtā sākās persiešu uzbrukumi, un galvaspilsēta no Mtshetas tika pārcelta uz tikko nodibināto Tbilisī. Tur kalna galā ir krusts, un mums vēl jāaprunājas ar vietējiem, jānoskaidro, vai tas tā ir, bet tur, kur stāv krusts, tur vai nu kādreiz ir bijusi baznīca, vai nu būs. Bet tāpēc tur ir tā iezīmēta vieta. Mēs bijām Mtshetā, vecajā galvaspilsētā. Nenoliedzam, tā ir skaista pilsēta, burvīga pilsēta, un var redzēt, ka vietējie gan iedzīvotāji, gan investori dara visu, lai to pilsētu uzfrišinātu. Bet es arī teikšu godīgi, ka emocionāli man viņi varbūt neatstāja tik spēcīgu iespaidu tieši tamdēļ, ka tas ir varbūt tiek radīts tā, lai visiem patiktu.
it kā tiek meklēts tas vēsturiskais un atjaunots, bet varbūt nedaudz par sterilu priekš manis. Bet tās ir tikai manas izjūtas. Daudziem patiks, bet baznīca, protams, nu, tas ir atkal jāredz un jāiet iekšā. Vai tu tici tam vai nē. Bet ieejot iekšā, kad tu redzi, kad viens gruzīņu mācītājs runā gruzīniski un apkārt stāv sievas un vīri un klausās. Un tu redzi visas tās senās svētbildes un sienu gleznojumus. Nu, ja vien tu esi kaut nedaudz atvērts, paņem to, kas tur ir, un tur ir daudz, tad nu, vienaldzīgs nevar iziet ārā no tās baznīcas. Mēs atrodamies kalna galā, klosterī, bet kalna pakājē atrodas senā galvaspilsēta Mtskheta. Klostera baznīca Džvarī ir sens kultūras piemineklis. Džvarī tulkojumā no gruzīņu valodas nozīmē krusts. Kā vēsta leģenda, no šīs vietas Gruzijā sāka izplatīties kristietība. Un kristietība ir daļa no nācijas identitātes. Tad, kad tu redzi kaut ko tādu, tad tu domā, kā varētu kaut ko tādu aizvest uz mājām, bet tu saproti to, ka tu to nevar izdarīt. Tāpēc ir tikai viena iespēja atbraukt uz šiem un pašam to piedzīvot. Skatoties uz šiem kalniem, nevis domā par mājām, par dzimteni, par ģimeni. Es gribētu kaut reiz dzīvē uzkāpt ar savu dēlu kādā kalnā. Un es to izdarīšu. Manis nebūs, bet atmiņas par to, kā mēs kāpām kalnā, paliks. Mēs bijām Džvarī klosterī, kurš ir celts 6. gadsimtā. Uz to baznīcu dodas daudzi mūki lūgties. Un pat ja es to nezinātu, ka viņi dodas uz turieni, tā sajūta, kas pārņem tur, ir pilnīgi mistiski. Šī nav turismu sezona. Mēs baznīcā bijām vieni paši, izņemot vienu gruzīnu mūku, kurš lasīja garīgo literatūru. Tas klusums un tā mūka garīgais meklējums, kurā tu piedalies, neviļas iezūgoties viņu pasaulē, ieejot tajā baznīcā, kur daudzi cilvēki ir meklējuši un satikšanos ar Dievu, ar savu esību, ar lieliem jautājumiem, tas caurstrāvo visu tevi. Un, nu, paldies, ka es to piedzīvoju. Braucot no Mtshetas, nokļuvu pie vēlmju koka. Pie šī koka nosakam vajag iedomāties un tad ievēlēties vēlēšanos. Sakot, ka piepildās. Tāpēc cilvēki iesien kādu drānas gabaliņu no sava apģērba, vai nu kas viņiem ir līdzi. Mēs esam labajā laikā, kad šis koks zied. Iespējams, kad vēlēšanās piepildās ar lielāku varbūtību. Galvenais ir kas? Dabūt kādu drāniņu, kas sarežģīti, jo tu nezini, vai tev būtu vajadzīgi. Tāpēc vienmēr jābūt kaut kam kabatā ir. Man lūk ir, nu, neteikšu, kas tas ir. Bet kas ir svarīgākais? Svarīgākais ir aiziet mezglu. Padomāt un aiziet mezglu. Да, семейный узы там, такой, о чем ты не подумаешь, что бы ты не сказал бы, что бы ты не желал бы себе, своей семье, чтобы вот такая уза была, чтобы все сильно было. Jā, lai свое желание усиляешь. Tieši tā. Усиляешь свое желание. Galvenais jau katreiz, kad tu padomā par kaut kādu domu, tu jau esi tuvāk, lai viņi piepildītos. Es domāju, ka mēs esam uz pareizā ceļa. Līdz ar to man tikai lūko nozīmē 1,76 m, ja? Bet, nu, es siešu te, paskat, ka te forši, te ir tā kā, paskaties, tādā tā kā bērna namiņā tādā pasaku.
Reku, ne, šiten ne. Šiten te siešu. Iesēju labas domas, un man vēlēšanās ceru, ka piepildīsies. Pēcpusdiena ir jauka un dodos ārpus pilsētas uz laukiem, plānā apciemot Ganu Kahitijas reģionā. Nebraukšu gluži viens, bet kopā ar Čabuki, cilvēku, kurš man jau dažas dienas palīdz iepazīt Gruziju. Aba, всех приглашаю, да, хочу ваши то сказать. Ой, спасибо. Ара, аманитис, мой, Он говорит, что я его самый хороший друг. Прекрасно. И лучше меня никого не знает. Aba, 5 minūtes, 5 minūtes. Nākamās 5 minūtēm. Šai riepai protektora reāli nav. Izskatās, ka viņš braukt ar kameru. Viņiem nav tehniskās apskats, bet neskatoties uz to, avārija esat maz. Kāpšu iekšā. Pirmajā brīdī var likties, ka tas ir meliorācijas grāvis. It kā jā, bet funkcija viņam pilnīgi pretēji. Nevis ūdeni aizvadīt, bet pievadīt. Šeit viss tiks izbuturināts, tur var redzēt. Un no kalniem tecēs ūdens un varēs apūdeņot laukus. Katram roka jāpieliek, lai lielais darbs uz priekšu tiek. Вот оттуда будем качать, вот конец там есть около 5-6 километров, да? Там есть вот такой, то же самое, как сначала не заметили. Да. Там, вот оттуда заливает, опять Юрий идет. Вот это. Знаешь, вот так делает, опять Юрий. Опять. Опять Юрий. Apmet riņķi apkārt no Jorija upes, tātad tiek iepludināts tas ūdens un ietek atpakaļ Jorija. Да, да, оттуда прибыл. А как ее качают как-то? Конечно. Dodos pirkt gaļu, lai varētu cept šašliku. Mani pamācīs, kāds pareizi ir jādara. Svaiga gaļa, vēl asinis ir redzams svaigi. Šodien kaut. А как ты выбираешь? Почему его едут для себя? Как правильно? Вот это мясо сухое. Сауса галя. А это свежее. Но у нее тоже кровь, она недавно, нет? Не. Не? ეხლა მომშინეთ ძალი არ გამოვაყოლა და მეტი ვთქვი რა ფეუნა Ბატონო გიორგი როგორ ძანდებით Ko nozīmē meistars? Kā ar nazīti? სამწვავე აბა საიდან რა უნდა მოიგო Nu, man ir aizdoms, ka kaut kas tā kā nebija lāga. Ņemsim citu gabalu. Jā, māk nopirkt. Var visu sarunāt. Tas nekas, ka nogriezts. Pakārs atpakaļ vietā. ხოლოდ აი 2 კილო გამოვიდეს რა. აი igen, ძალიან გავაკეთე. მოყურე, აი. Paskaties, reāli tā kā nāz nogriezts. Es laukos esmu mēģinājis nesanākt. Ne tu tam. Tas par koku, ne? Mazs gaļas cērtamais bluķīts. Es jau sīkāk sāku tiecēt, kad es iedomājos par gala rezultātu. არა რა თქმა ყავი. ყავი რა თქმა. Это деньги. Еще это сувенир из Латвии. Īsim nopirksim maizīti. Klāt pie šašlika, lai būtu ko piekost.
Nu, redzi. Ai, klaps maržā. Pākņi prekrāsna. Silta, smaržīga, šotī. Nu labi pēc tam. Gruzijā nevajag baidīties runāt. Ir jārunā. Ja tu kaut ko gribi, vienkārši tas ir jāpauž. Šodien pirkām gaļu. Labi, kā ar mums kopā bija Čabuki. Čabuki, kurš māk runāt gruzīniski, kurš māk paskaidrot, ko viņam vajag. Jo Lāga, es nemācēju izvēlēties to gaļu, bet viņš pat čamdīja, tur drusciņu sajūtu, kas ir īstais. Uztaisīja nopietnu sejas izteiksmi. Jo, kā viņš teica, vietēji arī saprot, ka viņš ir atbraucis no Tbilisī. Un lai nerodas kaut kāds pārpratums, ka viņš ir pārāk naivs. Tāpēc vienmēr, visur ir lietas, kas ir jāmāk. Tas nav parasts ogles. Šašliku pareizi sepj uz vecajiem vīnoglājiem. Viņi tiek sadedzināti un veidos pilnīgi cits aromāts gaļai. Tas ir īstais šašliks. Vai ne? Vietējais dzidrais ūdens, kas stiprina dažādās situācijās. Izskatās tāpat kā pie mums. Garšo pilnīgi savādāk. Labs. Un uzkožu ar vīnodziņu. Გაუმარჯოს. ჩვენ საქართველოს პრიბალტიკა გვიყვარდე. ძმები ვარ, ჯიგრები ვარ და უნდა ვიყო და ვიყოთ. ჩემო ჯიგრი. ჩვენ რა სიტყვა ჯიგრი? Дай Бог. გვიყვარდე. дай Бог. Გვიყვარდეს. Всегда будем любов. Spasieb. Есть. Pār visam es pateikšu tikai vienu. Kaut arī vārdus nevienmēr var saprast, bet tas vai dzīvē svarīgākais. To nodomu, kas nāk no sirds, to vienmēr jūt. Ai, žarka така. А шашлик любишь кушать, а руки? Сгорит. Что? Kas ir interesanti, īstu šašliku šeit neviens nevarinē. Tas tiek gatavos no svaigas gaļas. Apslacīts tiek ar vīna etiķa ūdeni un sāls maisījumu. Iedomājies, tas ir persika laukļi. Te gan es gribētu nokļūt rudenī. Viņiem sārta ziedi izskatās, ka būs. Vismaz šim. Собирать. Слушай, а какого цвета цветки? Розового, да? Роза, да, то вы сами, да. Персиков всем Это у вас персик, это у нас-то нету, мы в магазин ходим. Нет персиков? Нет. У вас что, деревья? Не, есть у нас яблони есть, груша. Да знаю я. А что, Но персика нету. Что? Вы возьми эту корень посади там и все. У нас зимы холодные. А везде? У Всегда. вас тоже есть западные, это есть же? И у нас лето, весна, как у вас, только у нас... Знаю, что ты мне объясняешь. Ну, у вас есть запад, вот это есть? Конечно. Холодные места и теплые места? Нет, у нас одно время, ну, такой... Климат одинаковый? Да. Это что-то... Не по-вашенски. Не, да, у нас есть там в Западной Грузии, там уже трава вот так, понимаешь? Сестра! Уже зеленый все. Там все расцвело уже это. А здесь опаздывает, потому что холодно здесь. Dienvidos jau esot viņiem augot zāli, un es gan domāju, ka viņš man izjauko, bet viņi pārsteidz, ka mums nesot tāda siltā klimata.
Pagaršosim pērnā gada vīnogus. Ej, Džigri! Sāv gaidēlu. Aba, ej, Džigri! Itere, babande. Opa! Ej, aba... Itere, ba! Ej, valet! Au! Ej, mie bērga bavra šeni jādā. Dikti garšīgas. Jo, lūgzāt, āžam! Šuli ko ai garā, bucer. Jāskatās. Es visādi. Vilcauta. Una šauri. Cvadi. Cvadi. Cvadi, pagruzinski šašlik. Cvadi. საქართველოს გაუმარჯოს. გრუზიას გაუმარჯოს, გრუზია. ესტონია გაუმარჯოს და ყველას გაუმარჯოს. ჯიგრი, მიყურებ შენ, ეგ თორე საუბარს გამოვიცე. გაუმარჯოს საქართველოს და გრუზიას გაუმარჯოს და ღმერთმა ჯიგრი, იზარი, გვიყვარდეს. Pagaršos cvadi. შევალეთ. Žēl, ka jūs nevarat pagaršot to, ko es tagad ēdu. Varili jāks? Brauciet uz Gruziju, un jūs varēsiet to izbaudīt. Starp citu, laba skola arī dzen tie, kas vēlas parunāt krieviski atbraukt šejienu, jo, gruzīniski jau jūs nemākat. Ja mākat gruzīniski, protams, ka var runāt gruzīniski. Ūdens. Var nomazgāt rokas. Nezinu, no kurienes viņi ved. Tagad jautājums, kā tikt pie viņa. Ko augsts. Naktis augsts, riktīgi augsts, ledēns pilnīgi. Labs, bet augsts riktīgi. Labs zirdziņš. Viņi ir mazāk augumā nekā pie mums. Vismaz tik, cik mēs esam redzējuši. Droši vien, ka arī ir lielāki eksemplāri, bet, labi. Tā, aba. Dēl, ej. Aba, dēl. Nē. Labi. Šoreiz paskatīsimies ar acīm. Sarunājam satikties nākamreiz un pamēģināt nākamreiz ar viņu. Tā, pirmā iepazīšanās, nedrīkst sasteigt. Ņemsim uz Rīgu. Это чисто грузинской породы. Так называемая кавказская овчарка. Это когда в 1775 году был Георгиевский трактат подписан. Российская царская империя, когда вошла в Грузию, она увидела эту собаку, что есть у нас вот такая собака. И она забрала и назвала кавказской овчаркой. А это чисто грузинская порода. Сейчас мы боремся, чтобы вернуть эту породу в Грузию. Хорошо. Мы согласны. Atvados no mājas saimniekiem un dodos tālāk. Mēs bijām Kahtijā pie Gana ar viņu draugiem. Mans nedaudz atgādināja Latgali. Viņi ir tikpat atvērti Latgalē kā šeit. Un tā sirsnība pāri visam. Ja tev cilvēks mīl, to var just. Un tas piedzīvojums, protams, tajā persika laukā, kad tu sēdi un viens tev dzied dziesmu par suliko. Runāt tostus gruziņu valodā. Jāier zirgu. Tas paliks manā sirsniņā, tas ir neaizmirstam. Tevī neklausos, māju ar galvu un atkal izliekos. Man liekas, mums ar tevi
kaut kas nav kārtībā. Ja kliedz uz mani tu, bet es pie sevis. Ratatata, 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 ratatata.